Mani nebeidz pārsteigt Jaunzēlande. Es netieku līdzi iespaidiem. Es reāli netieku līdzi iespaidiem. Es jūtos saslimis. Es jūtos vārgs, neizgulējies, bez plāna. Ir 4. diena Jaunzēlandē. Šodien ir baigi grūti. Šodien pat negribu skāpt ārā no mašīnas. Tagad es esmu šeit. Gribēju palikt pa nakti hostelī, bet es iegāju iekšā un sapratu, ka es vienkārši nespēšu. Paliku turpat pārkingā pa nakti. Un no rīta es biju samaksājis līdz 8:15 stāvvietu. Un 8:40 jau man nāca rakstīt sodu. Es sarunāju, ka es varēšu braukt prom. Tā sākās mana diena. Mana diena sākās ar padzīšanu. Tagad es esmu šeit. Wow. Brīnumaini. Sāk parādīties domas par to priekškām. Kādā sakarā vispār šito izdomāju darīt. Tikko bija vēl kaut kāds murgs par teātri. Man likās, ka visu laiku visam šeit būs jābūt labi. Bet es jūtos saslimis. Es jūtos vārgs, neizgulējies, bez plāna. Un tas baigi nogurdina. Saslimšanas sajūta bija no mitruma, un man ieteica izdzert kafiju, lai justos labāk. Palīdzēja. Šī ir mana 4. mūža krīze. Es atbraucu, un es pēkšņi sapratu, es esmu aizgājis no darba jaunajā Rīgas teātrī. Otrkārt, es esmu atbraucis uz Jaunzēlandi. Treškārt, es esmu nopircis busiņu, kurā dzīvot. Un 4. es esmu izdūris Auskars uzreiz un nekavējoties iebraucot Jaunzēlandē. Kas tas varētu būt? Kaut kā izskatās pēc 4. mūža krīzes. Un tad es ierakstīju internetā, ko tas varētu nozīmēt, un jā, tieši to tas arī nozīmē. Fuck. Man vajag pielādēt aķi, jo es vienkārši aizmirsu piedarbināt mašīnu ik pa laikam. Domāju, ka šitais varētu arī slikti beigties. Bet, viss ir labs, kas labi beidzas, un viss, kas beidzas, ir labs. Labi, ka šodien ir beigusies. Šis uzzina mazliet adrenalīnu, un tas bija ļoti forši, un es uzzināju, ka Jumpstart Wires ir tas, ko mēs saucam par tiem vadiem, ar kuriem mēs pielaižam aķīti. Šī bija mana English lesson. Oh my god, thank you very much. Cik daudz mācību. Lieliski. Brīnišķīga skola. Nākamreiz tā vairs nedarīšu. Ej, tu nost, tikko redzēju, ka uzliec mēnesi. Es nekad mūžā to nebiju redzējis. Tas bija brīnišķīgi. Viņš tieši kā parādījās, es domāju, kas tā gaisa, kā no vulkāna tas nāk vai no kaut kā cita. Un tad uznāca tas mēnesis. Mani nebeidz pārsteigt Jaunzēlande. Es netieku līdzi iespaidiem. Es reāli netieku līdzi iespaidiem. Pagāja brīsniņš, kamēr sapratu, kā strādā gāzes plīts. Beans. Un pamatā mums būs rīsiņš, kas vēl nevienams iekšā, gaidīsim, kamēr uzvarīsies ūdens. Tās ir manas pirmās vakariņas mašīnā. Michelins. Labu apetīti! Paldies, ka skatījies! Tiekamies rītdien!